Tajā brīdī, kad darba devējs to sāka darīt, tu sāc aizdomāties, hei, kas tas ir, kāpēc. Es ieguldīju ļoti, ļoti jau sen, vairāk kā 10 gadi. Un īstenībā amizanti, kā tas sākās augstskolas laikā, jo augstskolā es sapratu, ka demogrāfija ir tāda, kāda ir, un tā pensiju sistēma ir tāda, kāda ir. Visticamāk, kad es tikšu līdz tam pensijas vecumam, droši vien tā pensija vai nu nebūs, vai nu būs ļoti, ļoti maza. Tā kā es sapratu, ka pensija nebūs, tad kaut kas ir man pašai jādara. Un īstenībā darba devējs sāka veikt šīs iemaksas par mani, un tad es sāku iepazīt, kas ir tas 3. pensiju līmenis, sapratu, ka tā ir laba lieta, un tas ir tas, kā es varu sev nodrošināt to nākotni, jeb šo vecumdienas. Ja tu esi kā jaunietis, kurš neaiziet tur studēt finanses, banku, augstskolu, kaut kas tāds, tu visticamāk nezini par to, kā ieguldīt, kā veidot uzkrājumus. Tas tev nav ikdienas agendā, tā teikt. Un, tajā brīdī, kad darba devējs to sāka darīt, tu sāc aizdomāties, hei, kas tāds ir, kāpēc.